Sakiet, kāds ir tas jūsu skatījums par to pašu Latvijas-Telekom? Dažādas tās iniciatīvas, vai jūs kaut ko tādu labprāt redzētu fondu tirgu? Tur arī ļoti interesants ir tas produktu portfels. Patiesībā tur arī, man liekas, ir tā pati datu pārēde un vēl kaut kas viss cits. Datu pārēde tiek realizēta ļoti interesantos veidos. Man šķiet, ka tur tas portfels ar neklasisku, ar fiksēto līniju, respektīvi samazinājumu, tur, man liekas, aug visos citos veidos. Jūs redzat, ka Latvijas-Telekomam varētu būt kaut kāds veiksmes stāsts, piemēram, fondu tirgu? Varbūt es sākšu. Īstenībā, manuprāt, Latvijas-Telekom būtu viss iespējas atnākt šitai tirgu un sākt kotēties biržā, un, man liekas, investori ļoti ilgu laiku ir gaidījuši šo momentu. Latvijas-Telekom šobrīd ir labāks brīdis nekā, piemēram, pirms gada, un es domāju, pārdodot savu biržu, attiecīgi, un izstājot tas akcijas biržā, es domāju, nebūtu pats sliktākais variants, un attiecīgi, kā Natāļa minēja, tirgu ienāks nauda no Telekomu, un es domāju, investori būtu, protams, tā cena, un cena nebūtu tāda, kāda viņa būtu bijusi pirms 2 gadiem, bet, ja šobrīd situācija tāda, kad valstī vajag akūtu naudu, un es domāju, tas nebūtu slikts variants. Man ir arī viens īsts komentārs, varbūt ne konkrēti par šiem uzņēmumiem, bet, teiksim, tā vispār vērojot, kā attīstās situācija, no kurienes nāk pieprasījums finanšu tirgos, īpaši šī reģionā, un arī patiesībā, man liekas, šie abi uzņēmumi diezgan labi nodemonstrē to, ka teiksim, tās kustības šobrīd, pozitīvas kustības cenās ir iespējams tikai uz tādiem korporatīviem notikumiem, vai ne, tā investori paši tie, kas ir tie, teiksim, tā investoru masa, mazo investoru, video investoru masa, viņi ir diezgan nespējīgi nodrošināt kaut cenu kāpumu. Arī šeit, teiksim, kaut arī pasaulē cenas gāja uz augšu. Arī šiem 2 uzņēmumiem, teiksim, ar kaut kādu daudz maz stabilu, tomēr kaut kādu naudas plūsmu nebija šī cena kāpuma. Viņš tikai sekoja tāpēc tam, ka tika paziņojums kaut kāds notika par atpirkšanu un tam līdzīgi. Un patiesībā tas tā varētu būt arī problēma ar šo Latvijas-Telekomu, ka nebūtu, teiksim, tā mazajiem viņi ir grūti pārdot, vidējiem tas būtu viennozīmīgi drīzāk tomēr kaut kāds pārdošana tam pašam lielajam, un tas būtu tas kaut kāds iedzīgais risinājums. Jo tas noteikti patiesībā visu, arī mēs skatāmies vienalga, teiksim, kaut Kaspija, kas arī diezgan dīvains tirgus, līdzīgs kā Latvija, tad šeit arī tieši tā cenas principā veģetē, un viņas tikai lec uzreiz augšā un pamatīgi tikai tad, ja ir kaut kāds, teiksim, piedāvājums pārpirkšanas vai kaut kāds ļoti liels notikums, kas, pārsvarā viņš saistās ar kaut pārpirkšanu apvienošanos. Sakiet, kāds ir tas jūsu skatījums par to pašu Latvijas-Telekom? Dažādas tās iniciatīvas, vai jūs kaut ko tādu labprāt redzētu fondu tirgu? Tur arī ļoti interesants ir tas produktu portfels. Patiesībā tur arī, man liekas, ir tā pati datu pārēde un vēl kaut kas viss cits. Datu pārēde tiek realizēta ļoti interesantos veidos. Man šķiet, ka tur tas portfels ar neklasisku, ar fiksēto līniju, respektīvi samazinājumu, tur, man liekas, aug visos citos veidos. Jūs redzat, ka Latvijas-Telekomam varētu būt kaut kāds veiksmes stāsts, piemēram, fondu tirgu? Varbūt es sākšu. Īstenībā, manuprāt, Latvijas-Telekom būtu viss iespējas atnākt šitai tirgu un sākt kotēties biržā, un, man liekas, investori ļoti ilgu laiku ir gaidījuši šo momentu. Latvijas-Telekom šobrīd ir labāks brīdis nekā, piemēram, pirms gada, un es domāju, pārdodot savu biržu, attiecīgi, izstājot tas akcijas biržā, es domāju, nebūtu pats sliktākais variants, un attiecīgi, kā Natāļa minēja, tirgu ienāks nauda no Telekomu, un es domāju, investori būtu, protams, tā cena, un cena nebūtu tāda, kāda viņa būtu bijusi pirms 2 gadiem, bet, ja šobrīd situācija tāda, kad valstī vajag akūtu naudu, un es domāju, tas nebūtu slikts variants. Man ir arī viens īsts komentārs, varbūt ne konkrēti par šiem uzņēmumiem, bet, teiksim, tā vispār vērojot, kā attīstās situācija, no kurienes nāk pieprasījums finanšu tirgos, īpaši šī reģionā, un arī patiesībā, man liekas, šie abi uzņēmumi diezgan labi nodemonstrē to, ka teiksim, tās kustības šobrīd, pozitīvas kustības cenās ir iespējams tikai uz tādiem korporatīviem notikumiem, vai ne, tā investori paši tie, kas ir tie, teiksim, tā investoru masa, mazo investoru, video investoru masa, viņi ir diezgan nespējīgi nodrošināt kaut cenu kāpumu. Arī šeit, teiksim, kaut arī pasaulē cenas gāja uz augšu. Arī šiem 2 uzņēmumiem, teiksim, ar kaut kādu daudz maz stabilu, tomēr kaut kādu naudas plūsmu nebija šī cena kāpuma. Viņš tikai sekoja tāpēc tam, ka tika paziņojums kaut kāds notika par atpirkšanu un tam līdzīgi. Un patiesībā tas tā varētu būt arī problēma ar šo
Latvijas-Telekom, ka nebūtu, teiksim tā, mazajiem viņi ir grūti pārdot, vidējiem tas būtu viennozīmīgi drīzāk tomēr kaut kāds pārdošana tam pašam lielajam, un tas būtu tas kaut kāds iedzīgais risinājums. Jo tas noteikti patiesībā visur, ja mēs skatāmies vienalga, teiksim, kaut Kaspiju, kas arī diezgan dīvains tirgus, līdzīgs kā Latvija, tad šeit arī tieši tā cenas principā veģetē, un viņas tikai lec uzreiz augšā un pamatīgi tikai tad, ja ir kaut kāds, teiksim, piedāvājums pārpirkšanas vai kaut kāds ļoti liels notikums, kas, pārsvarā viņš saistās ar kaut kādu pārpirkšanu apvienošanos. Tad ir vēl viens interesants jautājums par mūsu pašu labo saftehniku, kas arī, starp citu, ir investīcija fóruma regulārs viesis. Šajā reizē viņu nav. Tajā pat laikā ir pamats par viņiem domāt kā par savdabīgiem, negluži pēdējiem mohikāņiem, bet ārkārtīgi interesants uzņēmums. Ņemot vērā to, ko viņi dara, kas ir tas viņu inovatīvais kapitāls un kas ir tie virzieni, kuros viņi strādā. Kas ir jums sakāms par saftehniku? Jā, lūdzu. Varbūt es šoreiz sākšu. Runājot par saftehniku, principā viņi ir ļoti šauras tirgus nišas uzņēmums. Viņi ražo raidītājus priekš mobilām sakaru ierīcēm, kā arī priekš dažādām citām datu pārraidēm. Līdz ar to varbūt tādam vienkāršam investoram ir grūti saprotam tā darbības niša, tāpēc es uzskatu, ka, ja, teiksim, analizēt to kompāniju, tad vairāk tur skatīties pēc viņas kaut kādiem paziņojumiem, pārskatiem, bilanciem un tā tālāk. Vēl kas šķiet interesanti, kad priekš viņu apgrozījumu varbūt saftehnika nav liels uzņēmums, taču viņas produkti principā tiek tirgoti gan arī 80 valstīs. Un tas ir diezgan interesanti. Principā var apsveikt tikai uzņēmuma vadību par viņu neatlaidību, jo kopš tās dibināšanas uzņēmuma apgrozījums principā tikai krītās. Viņiem grūti ir konkurēt ar lielākajiem šīs nozares spēlētājiem, kas ir Nokia, Siemens un citi ļoti diversificēti uzņēmumi. Tā kā, principā, es domāju, ka saftehnikai iet grūti, taču ņemot vērā to, ka viņi ir pārstāvēti tik daudzos tirgos, tur iespējams, ka nākotnē mēs varētu sagaidīt kādu pārsteigumu. No tādu viedokļu, kad iespējams, ka viņi noslēdz kādu labu līgumu par piegādu vai ko tam līdzīgu. Strateģiski investori? Jūsu pašu piesauktie telekomunikāciju, ražotāji, tas pats Siemens, es nezinu, piemēram, vai tie operatori, kuriem ir milzīgi plaši geogrāfiskās intereses, kas ir tāda telekomunikācija tīģeri, kā tā AT&T vai Vodafone vai es nezinu vēl kas, kuriem varbūt ir interesi par... Tad atkal jāskatās, kādi tad ir tie saftehnikas plusi, daļ kuriem kāds investors viņos būtu gatavs ieguldīt naudu. Salīdzinot ar Āziju, diez vai saftehnika varētu pārspēt Ķīnu, piemēram, ražošanas izmaksu ziņā. Plusi varētu būt tie, kad iespējams, kad cilvēku resursi, kādi inovatīvi produkti. Manuprāt, saftehnika nav, teiksim, saprotams uzņēmums praktiski nevienam Latvijas vietējiem investoram. Es, principā, nesaprotu, ko viņi dara oficiālajā sarakstā, jo teoretiski tad varbūt tas vienīgais risinājums, ka viņi gaida strateģisku investoru, kurš pēc kaut kāda brīža pārpirks vai, jau varbūt bija gatavs pārpirkt viņus. Un, teiksim, jā, kas no kolēģiem varētu piebilst? Teiksim, plus saftehnika tas, ka lai viņš šobrīd strādā ar zaudējumiem jau kādu laiku, kad, attiecīgi uzņēmumam bija pietiekams rezervs, lai attiecīgi, piemēram, tur varētu šos laikus, teiksim, tā pārciest un kaut kā savā darbībā uzlabot, jo viņam pietiekami ir naudas līdzekļi, attiecīgi vairāk kā 2 miljoni, un kādu laiku viņi attiecīgi var atļauties strādāt zaudējumiem un attiecīgi mēģināt atgūt rentabilitāti un nostiprināties. Bet, katrā ziņā, jā, var piekrist, ka diezgan specifisks uzņēmums, specifisks produkts ražo un attiecīgi, teiksim tā, tur prognozēt attiecīgi izaugsmu rezultāts ir diezgan grūti, jo vienkārši tā nozara tas nav īsti
nav īsti grūti saprast un prognozēt.